tagad ir dīzeļa krīze un es viņu pārdevu. Nu, ko ir pagājusi nedaudz vairāk kā nedēļa, un dzīvoklis jau izskatās pavisam savādāk. Es skatos, nav ārkas pastāsti. Nu, kā vienmēr, kad iesāk kaut ko darīt darbiņus, tad procesa laikā mēs izdomājam, kā foršāk uztaisīt. Un tā arka man atgādināja kaut ko no 2000 un nolēmām viņu nojaukt nost. To arku es vēl gribēju pastāstīt, ka manā skatījumā arkas vairs nav moderni, un dzīvoklis līdz šim viņš jau bija nelegāli, tā pārbūve bija nelegāla. Tagad mēs esam iesnieguši visus dokumentus visā, un uz pārdošanas brīdī šis viss būs saskaņots, kas potenciālam pircējam, ja ir nepieciešama hipotēka, nav nekāds liekas čakars, vienkārši papīri gatavi un viss. Un tur arī fonā vairs nav skapja, tu teici, ka pārkrāsos. Jā, skapi, zini, ka tagad ir dīzeļa krīze, un es viņu pārdevu, un es dabūju 15 litrus dīzeli par skapi, tā kā super. Labs dīls. Grīda mums jau ir nopirkta, materiāli pa lielam mums ir 90% materiāli sagādāti. Šī būs grīda, ko mēs liksim. Gribu teikt, ka labs lamināts 33. klasa un 12 mm biezs un nav standarta izmērs, tā kā mēs esam pieraduši, ir lielāks, kas ir foršāk, manuprāt. Veco linolēs iemainīja pret 4 tērēt saliņiem piekdienā. Pa lielam plānojās, ka dzīvoklis būs gatavs uz lieldienām, varēs jau krāsot olas un sisties ar olām. Kas ir vēl galvenie darbi, kas vēl palikuši izdarīt? Grīdas, kas vēl? Šī telpa ir vienreiz nokrāsota, es krāsošu viņu otro reizi, un šī istaba nav krāsota vispār vēl, to es arī šodien izdarīšu vai rītdien. Krāsošana, grīdas, visādi sīkumiņi, rozetītes, kliņķīši, visādas mazās lietiņas, kas arī paņem savu laiku īstenībā.